Biedrība Krāslavas rajona partnerība dibināta 2006. gadā, un tās galvenais uzdevums ir līderu pieejas īstenošana, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Un mēs šobrīd šajos 4 gados, kopš 2016. gada, esam investējuši teritorijas attīstībā un sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas īstenošanā 2,5 miljonus eiro. Izsludinot projektu konkursus, mēs atbalstām gan esošos uzņēmējus, gan arī, protams, domājam par tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas sākt nodarboties ar uzņēmēju darbību, un atbalstām arī biedrības, organizācijas, pašvaldības, kuras īsteno sabiedriskā labuma projektus. Un sabiedriskā labuma projekti ir tādi projekti, kuri pieejami visiem iedzīvotājiem un bez maksas. Protams, uzmanības fokusā galvenais uzsvars mums ir uz uzņēmēju darbības attīstību, un šajā periodā jau ir īstenoti 50 uzņēmēju darbības projekti. Šobrīd 7 projekti vēl ir īstenošanas procesā, un jāsaka, ka šie rezultāti ir pietiekoši labi un veiksmīgi, jo šajā laikā ir radītas jaunas 14 darba vietas, attīstīti esošie 28 uzņēmumi, un 19 uzņēmumi ir radīti kā jauni un uzsākuši darbību. Tas bija ļoti vērtīgi mums apzināties, ka mēs varam piedalīties šajā projektā tieši ar savu ideju, un esam ļoti pateicīgi, ka mūsu ideja tika atbalstīta. Karina Home piedāvā 3 mājīgus, labi iekārtotus numuriņus, banketu zāli. Šeit var ieturēt garšīgas maltītes. Ir iespēja arī karsēties saunā un atpūsties arī labi iekārtotajā terasē. Mūsu atpūtas nama galvenais princips, ja dari kaut ko ar sirdi, tad tas nevar neizdoties. Karina Home ir vieta, kur dzīvo mīlestība. Esmu realizējis 2 līderu projektus. Pirmā projekta ietvaros iegādājos iekārtas, lai varētu ražot mēbeles pēc individuālā pasūtījuma, kā arī visādus suvenīrus un koka dizaina objektus. Un otro projektu realizējot, iegādājāmies iekārtas 4-pusējo ēveli, vakumpresi, frēzes, lai varētu ražot kempinga mājiņas, visādas dārza mēbelītes. Un līdz ar to mēs tagad spējam piedāvāt klientiem pakalpojumu no pamatiem līdz atslēgai. Kā arī mēs ļoti labi sadarbojamies ar vietējiem uzņēmumiem. Sijā Fravija, viņš eksportē uz Franciju daudz ko. Un šeit arī ir otrs liels uzņēmums Sijā Līgaiši, kas arī ražo mājiņas visādas plostus, Lego, pantonus un tādā veidā. Ja nebūtu to lielo uzņēmumu Fravijas un Līgaišu, tad man kā mazam uzņēmējam būtu diezgan grūti te kaut ko uzsākt. Mana šī sapņu oāze nebūtu iespējama, ja manai idejai nenoticētu bērni, ģimene un nenoticētu Krāslavas partnerība, jo es domāju, tā bija pirmā vieta, kas atbalstīja to, un tālāk tas viss aizgāja. Projektā tika iegādātas pamatlietas. Tie ir 2 kupoli, terases, kas ir zem tiem, mēbeles, dārza mēbeles, un man ir papildus piedāvājums aktīvam dzīvesveidam velosipēdi. Tad man ir 8 velosipēdu komplekti. Lai cilvēki atbraucot šeit, atpūšoties, varētu arī izbraukt vietējos ceļus, un varbūt arī šobrīd ir ļoti labs ceļš līdz Krāslavai, varētu arī izbraukt lielākus maršrutus. Krāslavas rajona partnerības atbalstu un iespēju uzsākt savu uzņēmējdarbību varēja arī brāļi Āris un Normunds Vanagi. Šobrīd viņi darbojas mēbeļu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumos IK Brāļi Vanagi un CNC Wood. Mēbeles pēc pasūtījuma tiek ražotas no masīva koka, saplākšņa, lamināta un citiem materiāliem.
kā arī iedzīvotājiem tiek sniegti pakalpojumi seno mēbeļu restaurācijai. Ražošanas procesa nodrošināšanai iegādātas tika galdniecības iekārtas. Attīstot mēbeļu ražotni, tika domāts par videi draudzīgiem ražošanas procesiem, resursu efektivitāti un taupību mazā uzņēmumā. Tādēļ tika iegādāts skaidu briketētājs, kas veids gan koksnes saplākšņu, skaidu atkritumu utilizēšanu, gan ekoloģiski tīra kurināmā brikešu ražošanu. Uzņēmums CNC Wood, kurā saimnieko Normunds Vanakts, saņemot projektu finansējumu, iegādājās CNC frēzmašīnu, kā arī portatīvo datoru ar programmatūru, putekļu nosūcēju, kompresoru, virsfrēzi un citu nepieciešamo aprīkojumu un instrumentu darbu veikšanai. Krāslavas uzņēmēja Oļģerta Fjodorova mērķis bija saņemt finansējumu savam inovatīvajam produktam akustisko sienas paneļu ražošanai. Ražotne izvietota bijušās Krāslavas kokapstrādes rūpnīcas teritorijā, un tajā Sijā Papa Wood produkti top ikdienu un tiek eksportēti ne tikai uz Skandināvijas valstīm, bet arī Ameriku. Paneļu izpildījums var būt visai atšķirīgs, bet pamatā tos izmanto iekštelpās, kur tie nodrošina skaņas izolāciju, akustisko īpašību uzlabošanu, kā arī pilda dekoratīvo funkciju. Toties Andrupas pagasta Dagdā ar lielu apņēmību strādā Artjoms Gekišs, kurš pateicoties Krāslavas rajona partnerības atbalstam šobrīd attīsta savu alusbrūzi Murza. Artjoms ar alusbrūvēšanu hobija līmenī nodarbojas jau teju 10 gadus, bet saņemot partnerības atbalstu bija daudz vieglāk pretendēt arī uz aizdevumu Altuma programmā. Un tā arī radās iespēja iegādāties tehniskās iekārtas, katlus un fermentācijas tvērtnes, kas nepieciešams alus brūvēšanai. Nākotnē plānots ražot vairākas alus šķirnes, meklēt jaunas garšas, paplašināt ražošanas apjomus un strādāt pie eksporta iespējām. Šobrīd jau ir apstiprināts arī pārējas perioda finansējums 2021. un 2022. gadam, un tas nozīmē, ka jau šobrīd rudenī mēs ļoti ceram, ka oktobrī vai novembrī izsludināsim jaunus projektu konkursus uzņēmējiem, un nākamā gada sākumā mēs arī būs konkurss sabiedriskā labuma projektiem.